Šajā video jūs redzēsiet fizikas eksperimentu, ar kura palīdzību varam noteikt brīvās krišanas pātrinājumu uz Zemes. Kas ir brīvās krišanas pātrinājums? Brīvās krišanas pātrinājums ir pātrinājums, ar kādu ķermenis krīt uz Zemes. Zemes virsmas tuvumā tas ir apmēram 9,81 metrs uz sekundi kvadrātā. To apzīmē ar mazo burtu G. Redzēsim, vai mūsu eksperimenta rezultātā noteiktais brīvās krišanas pātrinājums sakritīs ar vispār pieņemto 9,81. Kā notiek eksperiments? Ar īpašu instrumentu un datorprogrammu palīdzību tiek izmērīts laiks, kādā bumbiņa no statīva krīt uz palikņa. Izmērītais laiks tiek parādīts datora ekrānā. Veicot vairākus eksperimentus, tiek aprēķināts vidējais laiks no visiem eksperimentu rezultātiem, tādā veidā samazinot aprēķinu kļūdu. Tā kā mums ir zināms augstums H, kas ir attālums starp statīvu, kurā atrodas bumbiņa, un palikni, kurā bumbiņa piezemējas, brīvās krišanas pātrinājumu varam aprēķināt pēc formulas. Mūsu eksperimenta gadījumā vidējais bumbiņas krišanas laiks ir aptuveni 0,24 sekundes. Statīva augstums ir 30 cm, jeb 0,3 metri. Aprēķina rezultātā noskaidrojām, ka brīvās krišanas pātrinājums mūsu eksperimentā ir apmēram 10,22 metri uz sekundi kvadrātā, kas ir atšķirīgs no vispār pieņemtā 9,81. Tas ir tāpēc, ka brīvās krišanas pātrinājums ir atšķirīgs dažādās vietās uz Zemes, un 9,81 tas būs tikai ap ekvatoru.